Labdien! Mani sauc dr. Jānis Šlēziņš, esmu neiroķirurgs un mugurkaulu ķirurgs, un šodien es nedaudz gribētu pieskarties endoskopiskai mugurkaulu ķirurģijai, kas tad tas tāds īsti ir un ko ar to var izdarīt. Tātad mugurkaulu ķirurģijā savā evolūcijā izgājuši dažādus posmus. Sākotnēji operācijas pirms 20, 30, 40 gadiem tika izdarītas tiešā redzes kontrolē. Lai izdarītu operāciju, ķirurgam bija jāizdara liels grieziens, jāatsadz mugurkauls, lai redzētu, ko operēt, jo viņš skatījās tieši ar acīm, kas priekš pacientam nozīmēja lielus griezienus, lielu apkārtējo audu traumatizāciju un diezgan ilgu un mokošu atkopšanās pēc operācijām. Pakāpeniski šo ķirurģisko metodi sāka nomainīt mikroķirurģija, kas mūsdienās joprojām ir aktuāla. Mikroķirurģija ir situācija, kad operācija tiek izdarīta nevis vairs redzes kontrolē, bet mikroskopa kontrolē. Operāciju mikroskops ir tas, kas nodrošina ārstam palielinājumu, un mikroskops vienlaicīgi ir gaismas avots. Līdz ar to mikroskops ļauj ieskatīties kaut kur dziļi mugurkaula struktūrās caur mazu atslēgas cauruma griezienu. Tādējādi šīs operācijas tiek padarītas par pacientiem krietni vieglāk panesamām, un pacienti daudz vieglāk atkopjas pēc šādām operācijām. Taču pats pēdējais, mēs varētu teikt, modes kliedziens vai mugurkaula ķirurģijas sasniegums ir endoskopiskā ķirurģija, kas ļauj ķirurgam iedarboties uz slimību, uz to problēmu, kas viņam ir jāatrisina faktiski bez jebkāda apkārtējo audu bojājuma. Tātad endoskopiskās operācijas gadījumā vairs netiek lietoti faktiski griezieni, bet mēs tos varētu nosaukt par dūrieniem. Un klasiskā situācijā tiek izdarīti divi dūrieni. Caur vienu dūrienu tiek ievadīta šaura videokamera, kas ārstam nodrošina redzamību. Tātad ārsts var skatīties monitorā un kontrolēt to, ko viņš dara, un iedarboties uz slimību. Un caur otru dūrienu, ko sauc par darba kanālu, tiek ievadīts instruments, ar kuru tad arī veiktas šīs manipulācijas. Tas ļauj tiešā veidā iedarboties uz konkrēto slimību un slimības cēloni, to novēršot, kas nozīmē priekš pacienta, ka tā operācija kļūst vēl vieglāk panesama, un pēcoperācijas periods ir vēl, ja to drīkst teikt, tā patīkamāks vai mazāk nepatīkams nekā viņš ir bijis iepriekš. Pacienti pēc endoskopiskām operācijām faktiski vairs vispār nelieto pretsāpju medikamentus. Piemēram, viena no mūsu pēdējiem pacientiem ar diska trūci. Diska trūce bija kreisā pusē un spied uz nervu, kas gāja uz kreiso kāju, un attiecīgi viņai bija kreisās kājas sāpes. Izdarot šo operāciju, tika izņemta diska trūce, tādā veidā atbrīvots nospiestais nervs. Pacientei pēc operācijas kājas sāpes izzuda, kā tas ir arī sagaidāms, kas ir normāli sagaidāms, un pacientei nebija nekādu citu sāpju. Līdz ar to pacienti nelietoja vispār pretsāpju medikamentus pēc šīs operācijas un tika izrakstīta nākamajā dienā. Protams, ir jāpiemina, ka endoskopiskā mugurkaula ķirurģija ir ienākusi relatīvi nesen, un nav tā, ka var atrisināt absolūti visas mugurkaula problēmas ar endoskopiskām metodēm. Bet šai ķirurģijas metodē arvien attīstoties, tādu pacientu, kurus var ārstēt endoskopiski, paliek arvien vairāk un vairāk.